Sievietei vienai atrasties kapos nekad nav bijis īsti droši. Ir uzbrukuši huligāni un izrāvuši rokas somiņu. Tagad no stūriem uzglūna meža cūkas. Боимся, да. Patīkam nav. Bērnus nevarētu laist vienus pašus. Skriet virsū, sakost arī droši vien var. To es tā nebija aizdomājusies, ka kapos var būt mežcūkas. Nē. Tas ir kaut kas neiedomājams, kaut kas... Man liekas, kaut kas nereāls, kapos. Man liekas, viņas skriet, man visu gribētu man saplosīt gabalos. Apmēram tā. Sevišķi, ja viņi ar mazuļiem būtu, vispār neaprēķinām. Šoreiz gudri nespriedīsim, kāpēc vispār meža cūkas ienāk pilsētā, bet mēģināsim tikt skaidrībā, kāpēc meža cūkas cenšas iekarot teju vai katru latviešu svētvietu kapus. Tieši attiecībā uz kapiem, kā mēs zinām, ja galds ir klāts ar svaigiem augiem, puķēm ziemas laikā, es domāju, ka daudz dzīvnieki ar to grib mieloties, un varbūt, ka tad kapiem jāuzliek ir žoks. Tām kapsētām, pa kurām iet runa, tas ir 1. un 2. meža un Sarkandaugavas kapsētas, viņām visām ir žogi. Kapsētu pārbaude pēc šī notikuma vēlreiz atkārtoti pārbaudīja visu šos teritorijas, konstatēja vietas, kur varbūt šis žoks būtu jālabo. Tātad cūkas kapos iekļūst izmantojot caurumus žogā, izlienot pa spraugām zem žogiem. Bet kas šos lopiņus atvilinājis tieši uz meža kapiem? Kā izrādās, tieši blakus kapiem atrodas dārziņi, kur kāds iestādījis puķītes, cits burkāns iesējis. Un kāpēc tad neierasties uz sarūpētām svinībām, kur netrūkst nenieka? Pēc tam pāri ceļam pat taisno uz ziedu mielastu kapsētām. Meža cūkas ir nakts dzīvnieks pēc savas būtības, un dienas laikā viņi kapsētās neuzturēsies un neuzturēsies noteikti vietās, kurās atrodas cilvēki. Bet ko darīt svecīšu vakarā, kad kapos jau ir tumsa un nevarēs īsti saprast, kas blakus stāv, cilvēks vai cūka? Viņas pierod, viņas saprot, ka cilvēks ir tas, kas viņas arī reizēm lutina, iedod pa bulciņai, iedod vēl kādu našķīti, un tad jau, ka vairs nedod, viņas sāk izspiest šos našķus. Ja piebaro gulbjus, tie ziemā nelido prom. Ja negribat rokas somiņā, ejot uz kapiem nesāt līdz bulciņas, lai pielabinātos meža cūkai, nebarojiet tos. Šeit neiet runa par vienu cūku baru. Man liekas, ka patreiz, ja es nekļūdīšos, tad Rīgā mēs varētu lēst, ka dzīvo 100 līdz 200 cūkas. Ja sabiedriskajā telpā runā pagaidām par 12 meža cūkām, mednieki ir pārliecināti, ka pilsētā pastaigājas 200 meža cūkas. Saprātīgākais būtu viņas izķert un aizvest no pilsētas projām. Bet šeit ir tāpat jārēķinās, kad cūka ir gudrs dzīvnieks, un viņa ir diezgan liela specifika. Un noķerot jaunos dzīvniekus, nav nekādas problēmas, viņi viegli pārvietojami, viss notiks. Noķerot pieaugušos dzīvniekus, praksa liecina par to, ka lielākā daļa viņi aiziet bojā. Mēs varam paskatīties uz Kanādu, piemēram, Otavā. Ir speciāla komisija, ir speciāli normatīvie dokumenti, speciāli profesionāli cilvēki, biologi, zoologi, vides speciālisti, kas sistēmiski strādā ar vides jautājumiem un ar savvaļas dzīvnieku ienākšanu, iziešanu no urbanizētās vides. Un tur ikdienā tiek risināti jautājumi par 52 savvaļas dzīvnieku sugām. Bet kamēr vēl tiek meklēts vislabākais risinājums, kā rīkoties, ja gadās aci pret aci sastapties ar meža cūku lielo saimi? Palikt uz vietas un neko nedarīt. Ja jums tiešām ir bail, tad izmantojiet sievietes priekšrocības. Jo skaļāka balss, jo uzvaru tuvāk jums. Dzīvnieki tomēr baidās. Ja meža cūku uz kliekšanu nereaģē, tad ir jāmet un jāsit ar visu, kas pie rokas. Kaut vai ar rokas somiņu, bet mukt nevajag, jo aizmukt nevarēs.